Tad mēs esam manā izstādē Rīgas centrālās bibliotēkas Pļaunieku filiāla bibliotēkā. Un šeit pirms nedēļas es atklāju savu pirmo personāla izstādi. Jo man bakalaurs bija ļoti praktiskā formātā. Man bakalaurs ir izšūšanā ar roku, un tur bija ļoti daudz praktiski aspekti. Līdz to es gribēju nosapināt savu teorētisko bāzi, un šī bija īstā programma, kur to darīt. Spilgtākais notikums noteikti bija pirmajā kursā, kad mēs mācījāmies par mantojuma veidiem. Mums bija pasniedzēja Dagnija Baltiņa, kas tagad jau ir Nacionālās bibliotēkas vadītāja. Viņi mums stāstīja par okupācijas pieminekļa gāšanu, kā notikumu, ka tas ir diezgan liels fenomens un vēsturi, ko mēs piedzīvojam nozari kopā, cik ātri kaut kas tiek definēts par mantojumu un cik ļoti ātri tiek pieņemts lēmums viņu likvidēt. Tā bija situācija, kurā mēs visi bijām iesaistīti, mēs visi to sajūtām, nevis no vēstures grāmatām kaut kas tiek izvilkts, bet īstā momentā pasniedzēja eksperti komentēja par situāciju. Kultūras akadēmija ir īstā vieta, kur nākt teorētisko bāzi paplašināt un arī pētniecība. Mans maģistrantūras kulminācijas un mākslas darbs, kur satiekās gan mans maģistra grāds, maģistra darbs un arī man radošā prakse. Es saku, ka es izšuju mikrorajonus vai pieredzi tajos, un šis bija darbs, kuru es visu laiku apsmadziņoju, kamēr es rakstīju maģistra darbu. Tajā vainagā izmantotie gabaliņi, tās flīzes, tās ir oriģinālās, kas ir nolipuši no manas bloku mājas dzīvojot Mežciemā, un es viņas esmu salasījusi gadiem, un šoreiz izmantoju arī izšuvumā. Tie cilvēki, kurus sastipsīju akadēmijā, gan kā kursabiedri, gan kā pasniedzēji, nāk no ļoti dažādām nozarēm. Līdz ar to tas var pavērt iespējas tādām sadarbībām, par kurām tu šobrīd pat nevar iedomāties. Akadēmija ir ļoti auglīga vieta tavai nākotnē.